Šodien gribu pastāstīt par ļoti sarežģītu un sāpīgu priekš daudziem cilvēkiem, sevišķi tiem cilvēkiem, kas ar to ir saskārušies, tēmu. Un tās ir smadzeņu nāve. Otra lieta ir veģetatīvs stāvoklis un ir situācija, kad ir smags smadzeņu bojājums, kas nav veģetatīvs, kas ir potenciāli uzlabojams. Tās ir tās situācijas, ka man kā ārstējušam ārstam bieži vien ir jārunā ar pacienta tuviniekiem, radiniekiem un jāpastāst par 3 iespējamām lietām. Pirmā situācija ir, kad pacientam ir iestājusies smadzeņu nāve. Tātad smadzeņu nāve ir pilnīga smadzeņu bojājēja, kad cilvēks joprojām guļ reanimācijā, viņam tiek nodrošināta mākslīgā plaušu ventilācija, sirsniņa darbojās, bet pēc būtības juridiski cilvēks ir miris, jo viņam ir smadzenes gājušas bojā. Par smadzeņu bojājēju liecina pilnīgs smadzeņu refleksu iztrūkums, tātad cilvēks guļ ar platām zīlītēm, kuras nereaģē uz gaismu, un cilvēkam iztrūks pilnīgi visi pārējie refleksi, kas varētu liecināt par to, ka smadzenes vēl ir dzīves.